Sveiki! Šis ir Huberts no Libralures komandas. Aicinu jūs noskatīties materiālu, kurā mēs piedāvājam visus mūsu jaunākos mānekļus no Predator sērijas līdaku, zandartu un asaru ķeršanai. Līdz šim Predator sēriju jūs galvenokārt varējāt saistīt ar efektīviem asaru mānekļiem izmēros no 1,75 kollas līdz 3 colām. Tur bija 3 modeļi – Embryon Twister, Kraken Shad un Embryon Shad. Tagad mēs paplašinām šo piedāvājumu, un jūs atradīsiet Kraken Shadī, Embryon Shadī un Embryon Twister jau izmēros no 1,75 kollas, neapstājoties pie 3, bet līdz pat 8 kollām. Lai šim video būtu kārtība, sāksim ar mazākajiem izmēriem un beigsim ar pašiem lielākajiem. Šeit mums ir 10 cm Kraken Shad voblers. Jūs to atradīsiet šajā iepakojumā. Vienā iepakojumā atradīsiet 6 mūsu ēsmas. Tas pats attieksies arī uz 4 kollu Embryo Shad mānekli. Abas šīs gumijas ir pieejamas 12 pārbaudītās krāsās. Jūs tās atradīsiet tieši šādos blisteros, redzat, Kraken Shad ir 10 cm garš. 4 colu versijas sver 7,5 gramus. Šīs gumijas būs lieliski piemērotas meklējot asaras, līdakas un arī zandartus. Nākamais rindā ir 5 kolu Embryon Shad, kas sver 15 gramus, 12,5 cm. Tāds tipisks poļu izmērs, ja vēlamies ķert līdakas. Šis veders ūdenī rada patiešām lielu kņadu, ko jūs tūlīt arī redzēsiet. Ļoti forša, vienkārši lietojama ēsma, kas strādā jau ar visvieglāko slodzi. Ja to vēl vairāk noslogo, varam arī veiksmīgi ķert zandartus, tāpēc tas ir ļoti universāls risinājums. Kad vēl ir plaša krāsu izvēle, atliek tikai ņemt un makšķerēt, jo tiešām šī ēsma darīs savu darbu daudzās ūdenstilpēs. Gadījumā, ja vēlaties ķert plēsīgās zivis. Un te mums ir 5 kollu Embryon Twist, kas sver 13,5 gramus. Lielisks variants, ja vēlaties viegli ķert līdakas pie kādiem ūdensrožu puduriem, niedrājiem upēs, dīķos, kā arī lielos ezeros. Lielisks variants īpaši vasaras sezonā. Šis māneklis ir ārkārtīgi vienkāršs. Ja tikai sākat savu spinningošanas piedzīvojumu, šis tiešām ir vērts izmēģināt, lai pamēģinātu noķert ar šo gumiju. Šī aste ūdenī rada patiešām lielu kņadu, kas efektīvi vilina slinkās līdakas uzbrukumam. Starp citu, tūlīt varēsiet paši redzēt, kā šis māneklis uzvedas, kā arī kā to pareizi aprīkot. 5 kollu twisti embrijus atradīsiet iepakojumos, kuros ir 4 šādi mānekļi, pieejami arī 12 krāsās. Paliekot pie 5 kollu mānekļiem, šeit mums ir Kraken Shad, kas ir mans personīgais favorīts zandarta ķeršanā. Paskatieties paši, kā šis māneklis izskatās iepakojumā. Iepakojumā atradīsiet 4 gabalus, katrs no tiem sver 14 gramus, un tas ir lielisks ukles, kā arī citu zivju, ar kurām barojas zandarts, īpaši upē, atdarinājums. Bet mēs jau zinām arī no jums, jo šie mānekļi jau ir pieejami veikalos, ka tie labi strādā arī Polijas un ārvalstu ūdenskrātuvēs. Lai gan teicu, ka tas ir mans favorīts zandartu ķeršanai, jāatzīst, ka privātās makšķerēšanas laikā visbiežāk uz to ķērās līdakas. Starp citu, paskatieties paši. Forša līdaciņa. Šāda līdaciņa tagad atgriežas ūdenī. Tagad jūsu priekšā ir Embryon Shad 5 kollu un Kraken Shad 5 kollu mānekļi, kas ir pamata izvēle, ja vēlaties efektīvi ķert līdakas ar vieglu aprīkojumu. Pie tā izvēlaties arī āķi 5:0 vai 6:0 izmērā. Varat to izgatavot nedaudz lielāku vai mazāku, atkarībā no jūsu vēlmēm. Mēs izmantojam svarus no 5 līdz 35 gramiem, un šis māneklis tad ūdenī izskatās lieliski.
Te mums ir 5 kolu embriju savērkums. Šis māneklis visbiežāk ir aprīkots ar āķiem no 4 līdz 0 un no 5 līdz 0. Apiņi. Un tad tas izskatās šādi. Vislabāk tas darbojas ar svaru no 5 līdz 30 gramiem. Es šo mānekli nepārslogotu ar pārāk lielu svaru, jo galvenā priekšrocība ir šī aste, kas ļoti labi kustas jau ar pavisam vieglu slodzi. Starp citu, paskatieties paši tagad. Un šeit mums ir 6 kolu embrionu šad, kas sver 23,5 gramus. Lieliski izvēle, ja jau vēlaties ķert līdekas ar lielākām ēsmas gumijām, jo šis māneklis ūdenī rada diezgan lielu troksni, pateicoties savam raksturīgajam vēderam un platajai astei. Vienmērīgi stinšanas laikā tas tiešām rada lielu troksni ūdenī. To pašu jau var teikt arī par 6 kolu Kraken šad, kas sver 24 gramus. Kas ir forši, šis māneklis upēs lieliski imitē mazos sapaliņus, uz kuriem, kā pieredzējuši makšķernieki noteikti zina, bieži barojas zandarti, kā arī sami. Un arī līdeka šāda veida māneklim neatteiks. 6 colu gumiju gadījumā jūs varat izmantot arī galviņas montāžas metodi ar skrūvīti, kuru, protams, ieskrūvējam no galvas puses. Vienkārši ieskrūvējam to. Pievienojam papildus āķus. Mēs varam to piestiprināt šeit vai no ar speciālu atstiņu no vēdera puses vai arī no muguras puses. Tad arī šī gumija, protams, uzvedīsies citādi. Tā uzvedīsies arī citādi, tāpēc, ka šeit nav džiga galviņas, bet gan vienkārši papildus āķis, kas nestiprina gumiju un ļauj tai brīvi kustēties. Mums ir ieskrūvēta galviņa, pievienojam atstiņu no apakšas. Kā jau minēju, es dodu priekšroku papildus āķi stiprināšanai vēdera rajonā, jo līdeka visbiežāk, ja ir kāda dziļāka vieta, uzbrūk ēsmai no apakšas. To ieduram šeit, embrionu šad 6 kolu gadījumā vēdera rajonā. Un tā tas izskatās. Piecu kolu embrionu twist versiju jau redzējāt, bet šeit jums ir jau 7 kolu embrionu twist, un šīs ēsmas jau ir iepakotas pa vienai. 7 un 8 colu izmērus atradīsiet šādos iepakojumos. Tūlīt pāriesim pie nākamajām ēsmas no Predator sērijas, bet šeit man jau rokās ir 8 colu Kraken, kuru, kā ir vērts uzsvērt, mēs paši roku krāsojam. Šeit vēl izmantošu arī 8 kolu embrionu šade, šeit jūs to jau redzat gatavu. Rīcībā. Mēs esam pievērsuši neticami lielu uzmanību dažādām detaļām, kas nepieciešamas šajos mānekļos. Pievērsiet īpašu uzmanību šim skalas elementam. Tas ir tiešām jauki novietots šeit, netālu no kalnu grēdas. Kraken embrija un arī Twistel embrija gadījumā. Bet šeit gumija ir papildus arī roku krāsota, kas ļoti labi notur šo krāsu. Šeit tiešām ir ieguldīts daudz darba. Turklāt visas spuras, kas patiesībā kalpo ne tikai kā dekoratīvs elements, padara šo mānekli patiešām pievilcīgu gan mums, gan zivīm. Bet šīm spurām ir nozīme arī brīdī, kad mēs jau ievadām šo mānekli. Tās piešķir papildu kustību, kas var būt īpaši efektīvi sarežģītos apstākļos, piemēram, ļoti pārzrujotās ūdenstilpēs. Šīs vismazākās detaļas atradīsiet arī 6 kolu Krakenā un 5 kolu embrionā. Šeit arī ir uzlikts zvīņu elements, kas ir šajā māneklī. Jūs jau varējāt redzēt aprīkotu embrionu šad. Šeit redzat tādu pamata elementu kā papildaprīkojums ar 2 trīskāķiem un svina oliņu priekšā. Tomēr sāksim ar embrionu twist style. Šeit man jau ir gatavs komplekts, ko mēs iesakām tieši makšķerēšanai ar šo mānekli. Tātad 1 trīskāķa ir iedurta šeit ar tapu no vēdera puses, tieši no vēdera puses. Mēs uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā novietot trīskāķi šādā gumijā.
Tāpēc, ka visbiežāk līdaka to uzbrūk no apakšas. Lai izveidotu šādu komplektu, mums ir nepieciešami daži elementi. Sākam ar svina galviņu. Šeit svarīgs elements ir šī apakšējā atstiņa. Tas ļoti atvieglo mums papildus āķi novietošanu, pat padara to iespējamu, un mēs varam šeit variēt, vai nu dažām gumijām likt papildus āķi no augšas, vai arī no apakšas, vai pat gan no augšas, gan no apakšas. Tas viss ir atkarīgs no jums pašiem. Vēlāk mums šeit būs nepieciešami griezēji. Šie griezēji var būt tādi, kā manā gadījumā, šādā ķēdītē vai arī iepakoti pa vienam. Arī tie mums noderēs, ja runa ir par griezējiem. Tāpat nedrīkstam aizmirst par tādu elementu kā savienojošie riņķīši, jo mums viss kaut kā ir jāsavieno kopā. Papildus ņemam līdzi skrūvītes, ja izmantojam tikai un vienīgi papildus pievienojam svaru, ko piestiprinām pie mūsu gumijas, tad šī svara rotācija ir daudz lielāka. Par to vēl pastāstīšu mazliet vēlāk. Un ko vēl šeit varam ievietot? Protams, āķi ar 3 zariem. Te vairs nav ko piebilst. Tās ir asas, izturīgas 3-žuburu āķi. Te vēl viens interesants fakts. Jūs vienmēr varat pievienot šādu spilgtāku elementu, kas kalpo kā mērķis, uz kuru plēsīgā zivs varētu uzbrukt mūsu gumijai. Tas ir foršs papildinājums. Tas nav obligāti nepieciešams, bet tas jau ir atkarīgs no jūsu izvēles. Komplektā ar embrionu šade jūs varējāt pamanīt tādu elementu kā tapas. Tapas arī ir ļoti svarīgs elements, jo tās mums dod 2 iespējas. Āķi ar 3 zariem mēs varam iedzīt ēsmai. Tad patiesībā viens no āķa zariem kļūst neaktīvs, jo tas kalpo tam, lai āķis turētos pie mūsu ēsmas, bet mēs varam palielināt efektivitāti, iedzinot šo tapu. Šeit gan svarīgs ir tas, kādā ūdenstilpē jūs makšķerējat, jo, ja ir daudz aizķeršanās vietu, tad tomēr ir vērts atteikties no šīm tapām, vienkārši iedzīt āķi gumijā un tādā veidā apmakšķerēt vietu. Savukārt, ja ūdenstilpē nav daudz augu, zaru vai citu aizķeršanās vietu, tad mēs iedzīvojam šo tapu gumijā un pateicoties tam, tā brīvi kustas, kad velkam mānekli, kas patiesībā palielina mūsu efektivitāti un iespējas pareizi piecirst zivi. Vēl viens elements, ko varam pievienot saviem mānekļiem, tas nav obligāti, bet pēc izvēles var izmantot šādas grabuļbumbiņas, kas papildus var pievilināt zivi uzbrukumam. Turpinām mānekļu sēriju tiem, kas makšķerē ar tiešām lielām gumijām. Krakenshad 8 kolu. Jūs to droši vien jau redzējāt Ribomanie 2025 izstādē. Tas sver veseli uz 60 gramus, tāpēc šeit mums vajadzēs diezgan stipru makšķeri. Es iesaku izmantot sastinga tipa makšķeres, jo, ja plānojat makšķerēt ilgāk par dažām stundām, piemēram, dodaties uz visu dienu, sastinga makšķere ļauj daudz efektīvāk apstrādāt vietas ar mazāku enerģijas patēriņu. Roka vienkārši nogurst lēnāk, un tas ir liels atvieglojums. Šāda ēsma ir arī roku krāsota. Jūs redzat skaistas acis, raksturīgās zvīņas, spuras, kas piešķir šai ēsmai papildu kustību. Un jāsaka, ka šī ēsma noteikti būs efektīva, ķerot līdekas. Un nebrīnieties, ja pat ar šādu gumiju bieži noķersiet neizmēra zivis, jo šī ēsma ar savu kustību vilina uzbrukumam jebkuru plēsēju. Un pēdējais no Predator sērijas, arī 8 colu, arī iepakots pa vienam, arī roku krāsots ar daudzām detaļām, kuras varat pamanīt uz ēsmas. Tā ķermenis Embroidered 8 kolu. Šeit tā vēders jau ir tiešām ļoti labi redzams, bet noteikti arī būs jūtams darbībā ūdenī. Šeit mums jau ir gatava, apbruņota versija, arī tā, kā man šķiet. Manuprāt, šī ir visvienkāršākā apbruņošanas metode. Šeit jau izmantojam 2 trīskārus, ņemot vērā šīs ēsmas raksturu. Viens trīskārs labi,
ja būs piestiprināts tieši galvas apvidū. Otrs šeit pašā šī vēdera gala, kas pāriet astē. Tas jums ļauj būt drošiem, ka, ja zivs uzbruks mūsu esmai, tā noteikti aizķersies. Šeit ir izmantots risinājums ar pašu ieskrūvējamo stiprinājumu. Paskatieties, es to tagad izskrūvēšu. Te mums ir trīskārs. Šeit trīskārs ir bez tapām. Tas arī nedaudz maina šīs esmas darbību ūdenī. Te mums ir tikai skrūvīte, pateicoties kurai pievienojot atbilstošu izmēru savienojošo gredzenu, mēs varam izmantot šādu volframa oliņu, un, ja pie ūdens jums rodas pārliecība, ka vēlaties makšķerēt ar smagāku vai vieglāku svaru, jūs varat brīvi mainīt slodzi, kas nav gluži tik ātri izdarāms. Ja izmantojam tikai šādu svina galviņu, kas šeit ieskrūvējas, tad šī mobilitāte ir mazāka. Savukārt ar šādu oliņu ir plašākas un ātrākas makšķerēšanas iespējas. Un volframa oliņa tāpēc, ka tā ir smagāka nekā parastā svina. Pateicoties tam, tā tik ļoti neizceļas uz mūsu esmas fona. Es personīgi dodu priekšroku tieši volframa atsvaru izmantošanai ne tikai ķerot lielās un spēcīgās līdekas, bet, kā droši vien zināt, arī foreļu makšķerēšanā, kas ir ļoti populāra nodarbe. Taču šeit šāda pieeja nav obligāta, jo, kā zināt, var makšķerēt arī ar šādu ieskrūvējumu galviņu, kas ir ļoti praktiska un efektīva alternatīva, nodrošinot labus rezultātus. Krakenšhot šeit redzat to pašu apbruņošanas sistēmu, tikai šeit ir neliela piebilde, ka Krakenšhot ir daudz slaidāka ēsma nekā jau pieminētais Embroidshed, un šī ēsma prasa nedaudz cita garuma papildus āķus. To jūs varat viegli pielāgot paši vai arī iegādāties jau gatavus šādus papildus āķus veikalā. Noteikti visi veikali, kuros ir mūsu ēsmas, labprāt palīdzēs jums piemeklēt atbilstošu komplektu. Liels paldies jums par šī materiāla noskatīšanos. Ja jums ir kādi jautājumi, komentāru sadaļa ir domāta jums, tāpat varat rakstīt mums Facebook un Instagram. Arī TikTok mēs esam jums pieejami. Apskatiet arī mūsu X kontu. Abonējiet un atzīmējiet šo video ar patīk, jo mēs jums gatavojam ar vien vairāk materiālu. Ne tikai ēsmas, bet arī materiālu no virsūdens. Liels paldies par skatīšanos! Tiekamies nākamajā materiālā. Sveiki!